Bet, ja es domātu zaļi, nebūtu nav jābrauc uz Romu. To var darīt arī tepat. Ikdienā izvēloties lietas, kas nekaitē dabai un tev pašam. Piemēram, šādu magnētisko bumbu. Magnēti var arī strukturizēt ūdeni savādāk. Un tad mūsu Latvijā ir tik ļoti, ļoti ciets ūdens, kad arī ļoti daudz mēs ciešam tieši no tā, kad mums veļa neizmazgājās pietiekoši labi, tādēļ, kad ir daudz šie te kalcija nogulsnes. Visa santehnika bojājās. Magnētiskā bumba, ko var izmantot no reizes uz reizi, nodrošina to, ka neveidojas kaļķa nosēdumi. Tad, kad mēs mazgājamies, arī ir svarīgi, lai mums būtu mīksts ūdens, vajadzēs mazāk šampūnu, mazāk kondicionieri, mīkstāk, maigāk āda būs. Magnēti ir paredzēti gan dušām, gan teikannām. Ja ir mīksts ūdens, tad nav šie te kaļķa nosēdumus pašas teikanus, un arī tēja ir garšīgāk, kafija garšīgāk. Produktiem, kurus mēs piedāvājam, ir jābūt pirmkārt nekaitīgiem cilvēkam, nekaitīgiem videi. Jādara savs darbs, savs uzdevums, ja tas ir veļas pulveris, viņam ir jāmazgā. Latvijā radītā zīmola saimniece pati līdz domai, ka domāt zaļi ir būtiski, nonāca pamazām. Man ir 3 bērni, un mums ir jādomā par to, kas nonāk mūsu vidē. Mums ir personīgā māja, un mēs zinām, ka tas, ko ielējam izlietnē, tas, diemžēl, izaug ābolos. Tieši tādēļ nelietosim ķīmiju, bet, piemēram, tīrīsim māju ar mikrošķiedras lupatiņām un ūdeni. Uz šo te audumiņu uz kvadrātcentimetru ir 70 km šķiedra. Tad iedomājieties, cik milzīgi ir tā virsma. Tas ir tas brīnums, kāpēc viņas tīra. Visus šos labumus un arī daudzus citus var iegādāties atlaižu lielveikalā Centplēsis. No šodienas līdz pat 14. jūnijam Ķīpselā tūkstošiem preču par zemām cenām. Tās visas atvestas, lai izpārdotu. Grāmatas, sadzīves tehnika, spēles un pat dīvāni. Tas viss izstāžu centrā Ķīpsela.